Nu ko, beidzot šis notikums ir klāt. CSDD prezentē savas CSDD eksāmena jaunās Kia mašīnas. Atgādināšu, viņas ir benzīna mašīnas, jā, ne dīzeļa, benzīna mašīnas. Mums ir tagad tā iespēja, ne tikai mums, bet arī visiem Rīgas instruktoriem iepazīties ar mašīnām. Un mēs, ko mēs tagad darīsim, mēs tagad aiziesim, paskatīsimies, kā tās mašīnas beidzot ir, kādas viņas ir iekšā, vai ir tā elektroniskā stāvbremze, vai kā viņas regulējās. To jūs tūlīt visu redzēsiet. Aiziet! Nu, lūk, dārgie draugi, mēs esam iekāpuši CSDD mašīnā. Un sāksim varbūt ar to parasto un galveno, tā ir regulēšanās. Augstāk, zemāk. Te vienkārši jūs bīdat sevi uz augšu vai uz leju, tā kā tādu pumpīti. Tuvāk, tālāk. Te ir vienkārši tāds dzels kloķīts, ko paceļat, un tad viņš piebīd tuvāk, tālāk to mašīnu. Stūres arī var piebīdīt augstāk, zemāk. Te nekas neatšķirās no iepriekšējām mašīnām, viss pilnībā tas pats kā ir. Spoguļi. Šitam spogulim ir diezgan laba pārredzamība, līdz ar to viņā būs diezgan labi visu redzēt. Sāna spoguļu regulējās, lūk, šeit jūs ieslēdzat labais vai kreisais, un tālāk jau pabīdat ar podziņām, kā jums tur tālāk vajag to visu spoguli. Tātad sēdi, ka spoguļi ir gaismas. Kā mēs redzam, gaismas slēdzās nevis šeit kā Eiropas mašīnām, bet tā kā Japāņu mašīnām slēdzās ir uz pagrieziena rādītāji. Vienmēr stāvēs uz auto. Ja ir uz auto, tad jums pa gaismām nav jāuztraucās, gaismas jau automātiski jums degs. Ja? Tas ir viens. Tā, tagad es ļoti gribētu jūs painformēt visu, kas notiek mašīnas iekšpusē. Pirmais, kas uzreiz nāk prātā, ko ļoti daudz gribēja zināt, vai ir rokas bremze parastā, pie kā ir pieraduši, ja rokas, vai ir elektroniskā. Uzreiz jums saka, ir elektroniskā rokas bremze. Bet te ir svarīgi zināt to, ka viņa pati neatslēdzās. Ja jūs vienkārši ar vienu sajūdziņu sākat braukt. Ar šo benzīnu mašīnu viņa atslēdzās pati, ja jūs bišķiņu uzdodat virsū to gāzīti. Tā kā, ja jūs uzliekat rokas bremzi, ar rokas bremzi uzliekās ar podziņu uz augšu, viss viņi darbojās, lampiņa deg, viss ir kārtībā, mēs ieslēdzam pirmo ātrumu. Ja es vienu sajūgu regulēšu vaļā, viņi neatslēdzās. Tikko es bišķiņu uzdodu gāzīti, mašīna aiziet, viss ir kārtībā. Otrs, ko es gribētu piebilst no ātruma pārslēdzēja, kā jūs redzat, te ir 6 ātrumi. 6 ātrumi. Līdz ar to, ja jūs brauksiet kaut kur ārpus apdzīvotām vietām, kur ir 90 km/h vai ir ātra gaitas šoseis, kur ir 120 km/h, noteikti izmantosim arī 6. pārnesumu. Ja, tas ir viens. Atpakaļgaita slēdzās. Šeit ir, jūs varat paskatīties no šejienes, ir tāds piespiests. Ja? Te vajag piespiest vienkārši tādu kloķītu uz augšu, tad viņš aiziet uz sāniem un ieslēdzās atpakaļgaita. Piespiežam uz sāniem un uz augšu. Ir, viss kārtībā. Ir funkcija arī start-stop sistēma, ja, kuru var mierīgi izslēgt ārā, tā, lai mašīna neslāps, pieņemsim uz krustējumam, arī viņa ir tā funkcija, viss ir ok. Pagriezieni pa labi, pa kreisi, viss tas pats, ir arī īsais, ir arī garais pagrieziena rādītājs. Panelis ir digitālais spidometrs, ir parastais spidometrs, ar to nekas neatšķirās. Mēs drīkstam izmantot eksāmenā visas pieejamās funkcijas, ko dod šī mašīna. Vienīgais, protams, ka automātiskā parkošanās tā noteikti nederēs. Taču ir kamera. Līdz ar to, ja jūs brauksiet atpakaļgaitā, jums ieslēgsies kamera, ko jūs mierīgi varat izmantot. Un, kā jūs redzat, arī trajektoriju var redzēt braucot. Nu, protams, ka tas ir ļoti izdevīgi un labi, ja jūs taisat perpendikulāro vai paralēlo parkošanos, kas ir arī ļoti svarīgi. Šī mašīna nedarbinās ne ar kādu atslēgu. Te ir vienkārši start-stop sistēma. Tātad, izspiežot sajūgu, pārliecināties, ka jums, protams, stāv neitrālais ātrums, nevis netīšām pārnesumā, un vienkārši nospiežot start-stop sistēmu. Mašīna iedarbinās. Lūk tā. Un ja jūs gribat noslēpēt to mašīnu, arī tāpat podziņu nospiežat, un viņams beidz darboties. Kopumā mašīna uzvedās ļoti līdzīgi dīzeļa mašīnai, tieši braucot. Ja? Nekādas atšķirības nav. Ieskrienoties, vadāmība, stūres griešana. Ja? Te ļoti svarīgi ir atcerēties galvenais, ka jā, jūs slāpsiet. Ja jūs neesat pieraduši bišķiņ piedot to gāzīt un uzstartēt ar vienu sajūdziņu, dārgie kursanti, dārgie draugi, jūs, diemžēl, slāpsiet tajos eksāmenos, tāpēc te būs noteikti jāpierod, varbūt jāņem testa braucienu ar tādu mašīnu pirms CSDD eksāmeniem, bet lūdzu, vienmēr vajadzēs balansēt bišķiņu ar to gāzīti, ja? Sajūgs ar gāzīti tomēr balansē būs jānotiek. Nu ko, es jums novēlu eksāmenā, lai viņš notiek, protams, ka jums tikai pozitīvi un lai jūs dabūnat nākotnē tiesības. Jā, un nobeigumā ļoti gribās uzprasīt tādus divus ļoti svarīgus jautājumus mūsu pārstāvjiem no CSDD. Pirmais jautājums, vai jūs ļoti strikti vērtēsiet tos kursantus, kas diezgan daudz slāps eksāmenos dēļ šitās benzīna mašīnas? Es šeit nesaskatu problēmu dzinēju degvielas izvēlē vai kā, jo, ja cilvēkam ir iemaņas, viņš brauc gan ar benzīna dzinēju, gan ar dīzeļu dzinēju darbinājumu automašīnu. Bet, jebkurā gadījumā, ja pēkšņi atnāk cilvēks un slāpst
9, 8 reizes. Tas nozīmē, ka kaut kas gan jau, ka nav vēl piestrādāts un tomēr vajadzētu padomāt pie tā sajūga. Balansēšanas. Es teiktu tā, ka, ja tas ir eksāmena sākuma posmā, kamēr mēs tā kā vairāk vai mazāk pierodam pie šīs sajūga darbības un automašīnas vadības, es teiktu, ka uz to mēs varētu skatīties elastīgi, bet braucot jau tālāk eksāmena gaitā, šeit jau būtu tomēr jāsāk izdarīt vērtējumus. Es piekrītu, tieši tā arī vajadzētu būt. Un otrs jautājums tāds, humora puses, protams, ka vai CSDD tagad ir gatava, ka ies lielāka plūsma uz automātisko ātrumkārbu? Vai jums būs, tā teikt, vai jums būs brīva grafika tādiem cilvēkiem, kas pēkšņi pārdomās izdzirdēs, ka benzīns tomēr slāpst, tā es neiešu likt ar to benzīnu un es tomēr gribu ar automātisko kārbu. Jūs esat tam gatavi? Uz doto brīdi es teiktu noteikti, ka jā, bet to jau radīs laiks un skaitļi. Ja vajadzēs kaut ko pārplānot vai mainīt automašīnas, kas ir aprīkots ar automātisko pārnesumu kārbu, to tad arī darīsim. Jau uz doto brīdi apmēram 25 līdz 30% no kopējā B kategorijas vadīta apliecībām ir apliecības vai eksāmeni, kur cilvēki kārto ar automātisko pārnesumu kārbu. Jā, liels jums paldies, un arī gribu pateikt paldies jums par šito iespēju instruktoriem dot to, tā teikt, informatīvu. Paldies!